pagājuši 10-15 minūtes. Jā. Jā, nofilmēt tās izmaiņas kādas ir. Jā, palicis gaišāks ir. Svarīgi ir ota, tā, kā sauc, birste un cimdi. Jā. Un to labāk. Gumijas zābakiem jābūt. Nu, man var teikt, ka ir rādas, jā. Jā. Un tīrītā var sākumā ar smidzināšanu. Jā. Kas tā vairs atceros. Un tagad skalošana. Skalošanas process. Redzi kādas putas ir? Jā. Jā. Praktiski ir viens lej, otrs mazgā. Jā. Ka viens lej virsū un otrs tā. Otrs šādi tajā pirksti iet, nu, lai viņu dabūtu ārā, tas ir ar ko cieto pirksti. Jā. Redzi, kas nāk melnums ārā. Jā. Kā es teicu, sākumā nomazgāsim to lielo laukumu, pēc tam tās ķirbas. Sākumā dēļas ir savu kopā, ja nav svarīgi. Jā, mums sākumā galvenais to lielo laukumu nomazgāt, varbūt to nesuguram iet. Vai daudz ūdens aizies? Nu, ūdens varētu būt, jā, pieiet daudz. Nu, es jau arī skrūpu izvēlēju to ātrāk. Jā, sapratu. Tā, tad es brīdīgi. Es saku, ka jābūt, kad ir diviem, jā? Viens mazgā no otrs, redzi, putas nāk. Viņam nedrīkst būt tādām putām. Viņš maz skaitās nomazgās, kad nav putas vairs. Галина, можешь подойти на помощь? Хорошо. Бабушка, лайдовая от нас. Es varu turēt, vai tā saka? Nē, nu, tu filmē, lai viņa nāk patur viņu. Es varu normāli pabērst. Jā. Tik daudz vajag, ja? Ko? Tik daudz vajag bērst, ja? Nu, vajag, lai tās putas iziet ārā. Es padīšu to brūnumu nosti.